Kādu dienu veselība un laime strīdēs par to, kura no tām ir svarīgāka. Visi arī vēlas būt veseli. Vai jūs domājat, ka cilvēkiem nav vajadzīga veselība? Laime ir svarīgāka, bez tā cilvēks nevar dzīvot. Paskaties, tur iet bērns, teica Laime. Pajautāsim viņam, kas viņam ir svarīgāks – laime vai veselība? Kas tev ir svarīgāks – laime vai veselība? Jautāja Laime. Protams, Laime, nedomājot, atbildēja bērns. Redzi, es jums saku, ka laime ir svarīgāka, sacīja Laime. Saki, vai tu esi vesels? Uzdeva nākamo jautājumu veselība. Jā, es esmu vesels. Tev paveicas, sarunā iejaucas kāda kundze gados. Ja man būtu tava veselība, tad es noteikti būtu laimīga. Sveiciens skatītāji! Laipni lūdza mūsu atklāšanas epizode Laifi veselīgas sarunas, kur veselība satiekas ar gudrību. Šo podkastu sērija ir domāta, lai transformētu mūsu izpratni par veselības menedžmentu mūsdienu veselības aprūpes sistēmā. Šodien man ir tas gods, ka mūsu podkastam pievienojas bērnu ārsts un reanimatologs dr. Pēteris Kļava ar 36 gadu pieredzi bērnu intensīvajā terapijā. Viņa darbs, pieredze un studijas ir ietekmējušas daudzu cilvēku domāšanu par to, kādas ir cilvēka vērtības un to potenciāls, izpratnes par cilvēka būtību. Nemaz nerunājot par to, cik bērnu dzīvības dr. Pēteris Kļava ir izglābis. Labdien, doktori! Doktor, jūsuprāt, kas tad ir labāk? Veselība vai laime? Jā, paldies par uzaicinājumu, paldies par jautājumu. Vajag divas spārnas putnam, lai lidot. Ar vienu viņš nevar palidot, bet jautājums ir pēc būtības. Un cilvēki varbūt neaizdomājās, jo cilvēki grib abas lietas. Grib laimīgi būt un veseli būt, un ne tikai, un lai nauda būtu. Bet to tiešām nevar atdalīt, tā kā nevar atdalīt mitrumu no ūdens, kā nevar atdalīt, to glāzi, ko es redzu no prāta, tas ir tikai ļoti kopā. Un te pašā reizē viss atkarīgs ir, kas ir prioritāte, ko mēs saprotam ar laimi, veselību. Un tad liekas, ka tā veselība ir saprotamāka nekā laime. Jo, lai būtu laime, vajadzīgs, kādam vai ļoti daudz, kas padara laimīgi, bet veselība tomēr ir tā kā saprotamāka. Nevis tāpēc, ka esmu ārsts, bet viņi ir saprotamāka, ka veselība nekās tās vērtības, kas ir, redzot savā darbā, tad tu novērtē, tu staigā, tu var runāt, tu var redzēt, tu var dzirdēt, tu var pakasīt pieri, tu var aiziet uz toli, tu var pats paēst. Un tā ir laime. Un tad liekas, ka tas ir pats par sevi, bet ļoti daudziem cilvēkiem tā nav. Un tāpēc tomēr ka tā bāze tomēr ir veselība. Ka tā veselība rada potencialitāti un to, ka papriekš vajag veselību, un pēc tam var būt tā veselība, tavu inteliģence, tavu izglītība, tavu nauda, radīs papildus opciju, to, ko sajūtai, ko mēs saucam par laimi, tā ir sajūta. Un kas interesanti, tā sajūta ir virtuāla, bet tas ir komforts, tas ir apmierinājums, un tas ir ļoti gan filozofisks iedziens laime, un vispār tāda ir, ko mēs saprotam ar laimi, bet veselība tomēr ir tāda saprotamāka un stabilāka parādība. Un tāpēc es domāju, ka tomēr vajag sākt ar veselību, nevis tāpēc, ka esmu ārsts, bet man liekas, ka tieši, kad nodrošināt to, ka tā laime ir būt veselam. Tā laime ir būt pie samaņas, ka tu vari kustēties. Un tāpēc es domāju, ka tas jēdziens laime ir ļoti ietilpīgs, un tur var pakārtot ļoti daudz faktorus. Un esmu redzējis ļoti daudz cilvēks, kas ir paralizēti, kas visu mūžu guļ gultā, ar trahestomā, viņš pat nevar pieri pakasīt. Viņam tad laime vienīgā, ka viņš varētu staigāt pats, ka viņš varētu uz tūli pats aiziet, un tā viņam būtu laime. Un tāpēc jautājums ir absolūts, ko tu uzdevi. Pirms ienirt diskusijā, ļaujiet man atskaņot izaicinājumu. Mūsdienu veselības aprūpes sistēma mēs saskaramies ar 3 savstarpēji saistītām problēmām. Pirmkārt,
Neskatoties uz vieglu un ērtu piekļuvi informācijai, mēs esam kļuvuši tās pasīvie saņēmēji, nevis aktīvie dalībnieki savas veselības aprūpes jautājumos. Otrkārt, mēs esam liecinieki sadursmē starp tradicionālajām un modernajām medicīniskajām pieejām. Treškārt, ārsta un pacienta attiecības ir kļuvušas ar vien kā darījums. Dr. Kļava, no jūsu bagātas medicīniskās pieredzes, kādus izaicinājumus jūs esat novērojis? Jā, jautājums ir globāls, ļoti plašs, un viņš, droši vien, es neatbildēšu šodien totāli kā vienīgo patiesību, bet tas varbūt būs viens no pieskārieniem šai jautājumam, šim ļoti apjomīgam jautājumam, ko visdrīzāk nav atrisinājuši neviena pasaules institūti un sociālās kaut kādas sistēmas. Skaidrs, ka, ja mēs salīdzinām, kā evolucionējusi ir jēdziens medicīna, pacients, cilvēks, attiecības, komunikācijas, tehnoloģijas, informācija, to skaidrs, ka katru 10 gadu ļoti izmaina. Ja kādreiz būtībā galvenais instruments ar pacientu un ārstu bija tikšanās, saruna, uzklausīšana, kā tas bija, teiksim, tur viduslaikos, tas bija pirms 100 gadiem, kad tad divi galvenie cilvēki sabiedrībā bija ārsts un mācītājs, ja, kā, teiksim, kaut kāds informācijas atbalsts, sociālais, psiholoģiskais. Tagad tas mācītājs un ārsts tika aizvietots ar kompjuteru, ar intelektu, kur ir informācija. Un tas ir vajadzīgs, bet par to vidu tā galvenā, piemēram, ASV visvairāk ir sūdzības tieši par komunikācijas neadekvātības starp aspektiem. Jā, kad tā komunikācija bijusi pa maz, par agresīva, nevērīga, neuzmanība, kad cilvēks grib uzmanību. Ne tikai tie, kas ir poliklinikā, bet slimnīcā. Un, protams, intensīvā terapijā ir īpaši. Ja, piemēram, intensīvā terapijā es varbūt ar to vecāku runāju 40 reizes dienā, 40 reizes, 30 reizes dienā, kad tu komunicē vecāku. Tā ir tik intensīva komunikācija, nepatīkam, grūta komunikācija. Tas ir viens aspekts, ko pasaulē dara. Tur online ārsts, bērns un vecāks. Tā ir diezgan liela noslodze papildus ārsta darbam, vai ne? Piemēram, kā piemērs, cik ir, tas jautājums ir plašs, es vienu rakursu tagad parādu tieši par savu konkrēto darbu. Nesen, diemžēl, pēc ļoti smagas operācijas ir neārstējams bērniņš, kas man ir jāreanimē. Mēs reanimējam vesela komanda, ātri blakām būt, to reanimē, novērtē, izdot komandas, runā ar māti. Tā ir ultra intensīva komunikācija, kur tev jāatbild uz to mātes izmisumu, informatīvu un tā tālāk. Tas ir varbūt pats grūtākais, intensīvākais komunikācija veids. Otrs varbūt ir poliklinikā, kur ārsts nav vainīgs, ka tur nāk varbūt 30 pacienti, tā komunikācija ir atkal varbūt pavirši, jo viņš to nespēj izdarīt. Vai, piemēram, slimnīcās, kur 200 bērnu diennaktī skaidrs, ka no rīta tas ārsts un tā māsiņa nebūs īpaši empātiski un priecīgi komunicēt ar tevi. Ne tikai tajā nozare, bet arī ir citas nozares, kur cilvēki nevar būt empātiski. Tas ir grūti, medicīna ļoti grūta, nozoloģija, bet pat tavu jautājumu par to, par tām informācijas tehnoloģijām, par to interesētību. Es domāju, ka tā galvenā problēma, kā ir attīstījusies sabiedrība, jēdziens veselība, medicīna, kad cilvēki arī agrāk neīpaši domāja par savu veselību. Tad iet pie ārsta, bieži vien tas ir pa vēlu. Un tāpēc šī ideja, kad, teiksim, ārsti ir vajadzīgi, bet ārsts nevar būt vainīgs vai atbildīgs, ka tu esi slims. Daļai var būt. Bet ka viņš nav sniedz tev informāciju, lai tu nesaslimtu, preventīvā medicīna. Bet tā ārsts nevar to prasīt, un tāpēc mans novēlējums, mans redzējums, ka attīstoties sabiedrībai, cilvēkiem, jaunai paaudzei, ka ir svarīgi domāt par to, par savu veselību. Mūsuprāt,
manuprāt, ir izveidojies ne tikai, bet tas arī, manuprāt, ir vēsturiski, ir izveidojis, ka ārsts ir universālais tāds tēls, kurš atrisinās visu, un būtībā mēs pie viņa ejot ceram uz to, ka viņš uzreiz nekavējoties saprot, kāda ir mūsu problēma, un viņš arī, protams, ir ieinteresēts, lai tā problēma ir atrisināta, bet mēs varam ieņemt to pasīvo lomu un cerēt uz to, ka kāds mūsu vietā kaut ko izdarīs. Jā, es būtu, reumatologi diezgan skarbi cilvēki, viņi savas tiec īstajā vārdā. Mēs nemānam vecākus, ka, varbūt, ka rītā tam bērnam jau beigsies šī dzīve, mēs nevaram teikt rītā, viņš būs vesels. Un tāpēc es domāju, pēc būtības cilvēks nevienam nav vajadzīgs, izņemot varbūt vecākiem. Tie tādi mīti, ka cilvēks ir vērtība. Viņš ir vērtība, bet viņš ir vērtība priekš kapitāla vai priekš kā. Ir aprēķināts, cik katrā valstī cilvēks dzīves laikā ienes naudu valstī, un tad cik katra valsts ir miera ieguldīt veselībā, lai būtu darbinieks, ražotājs, kas ir vērtība. Daudzi pasaules lielie uzņēmumi, viņiem ir savu veselības institūtu, kur preventīvi seko, izglīto to cilvēku. Jo kaut kā tā ir sanāca, ka cilvēks ir būt laimīgs, ko tu man prasīji, bet par veselību tagad tas ir modernāk rūpēties par veselību, par sportzālēm, bet tas ir pa maz. Un tāpēc es domāju, ka man patīk tas piemērs, kas bija senā Japānā. Piemēram, tu esi imperators, un es esmu ārsts, un tev ir meita. Un tu man kā imperators saki, doktor, te ir mana meita. Es tev maksāju. Un man ir svarīgi, lai meita nekad nesaslimtu. Māci viņu, izglīto viņu. Māci viņu domāt, māci viņu uztvert pasauli, māci viņai līdzjūtību, māci viņai kontrolēt prātu, māci viņai pareizi ēst, māci viņai pareizi rīkoties, māci viņai pasaules uzskatu, lai viņa nekad neslimtu. Es tev par to maksāšu. Ja viņa saslimst, tad mēs skatīsimies, vai paliksi dzīves, vai saņemsi naudu. Es nemaksāšu. Jā, tad izvēles nebija. Vai tu neesi gudrs ārsts, vai tā meita vienkārši ir spītīga un negrib viņa dara sev pāri. Tad tā ir sinerģija, bet brīvprātīgi to ļoti grūti sabiedrībā panākt, lai cilvēki, izmantojot modernās tehnoloģijas, internets neārstē, bet viņš informē. Un bieži vien, es domāju, tā ir sinerģija. Modernā tehnoloģija, ārsts, tavs intelekts. Un tā ir sinerģija uz to, uz ko būtībā civilizētā pasaule intuitīvi un sistemātiski tiecās. Un viena no pasaules nākotnes futuroloģijas institūti, kas pēta, uz ko mēs ejam. Ko darīs mākslīgais intelekts, vai būs vajadzīgs ārsts, vai robots operēs tevi, vai intelekts pieņems lēmumu. Nofotografējot tevi tikai tā vārdu vai elpojamie testi, teiksim, tas ir fantastiski, bet vai vajadzīgs ārsts tajā visā modernajā pasaulē? Es domāju, ka jā. Un tāpēc viena no modernājām nākotnes profesijām ir individuālais veselības menedžers, kurš skenē visu tavu informāciju, prevenciju, un pēc idejas nākotnē, tālā nākotnē civilizācijas vajadzētu būt tikai traumām. Tad cilvēks nedrīkst slimot. Bet tas ir ideāls informatīvs inteliģences līmenis, kad medicīna varbūt vairs tiešām nav tradīcija, bet tā ir informātika. Es vēlētos padalīties varbūt ar savu novērojumu, teiksim, gan draugu vidu, gan arī citu uzņēmēju vidu. Es esmu novērojis to, ka cilvēkam pieaugot izpratni par viņa paša vērtību un viņa pašvērtējumu kā tādu, kas ir it kā vajadzētu teoretiski tiem jēdzieniem būt saistītiem, bet tomēr pašā vērtībā ir kaut kāda aspekta, ko mēs spējam sniegt sabiedrībai, ko mēs protam, kādas valodas mēs zinām, un pie šīs pašu vērtības apzināšanas tādā konteksta mēs vairāk rūpējamies par sevim, teiksim. Un
Diemžēl šie uzskati viņi ir iesakņojušies tik tālu, ka daudzi no mums joprojām domā, ka veselība tas ir kaut kāds liktenis, tā nav izvēle. Un tas, ko jūs sakat, doktor, ir kaut kādā ziņā tomēr atkal pareizāks atbildības sadalījums, kad cilvēks indivīds, viņš saprot, ka ārstēšanas process un pasākums tā ir tikai daļa no tās kopējas bildes, un liela daļa no viņu atbildības ir tomēr tā spēja prognozēt un skatīties uz priekšu, plānot. Un laikam tas ir arī tas darbs, ko imperators nozīmē tam ārstam. Ja? Jo viņš pieņēma to, ka meita būs bezdarbīga, un ja ārsts spēs viņu ietekmēt uz visām tām kopējām darbībām, ja, tad viņai nevajadzēs ārstēt. Es arī parasti pēc sevis spriežu, kad es attopos aptieka, pērkot zāles, es saprotu, jā, es laikam neesmu izplānojis pietiekami tā, lai nesaslimtu. Es atceros pietiekami pārdros anekdoti. Kas ir veselība, tāds jautājums? Ļoti vienkārši, kas ir veselība, kad tu ir aptiekā, ka tev ir tikai prezervatīvs. Bet ja nopietni, tas ir izglītības jautājums. Ja mēs automašīnā braucam savās modernās mākslīgā intelekta mašīnās, un viņi rāda, ka jums ir sensors, ka sensors rāda, ka tur riepas jāmaina, ka tur benzīns beidzās, tad tu tiec informēts. Tad civilizācija attīstās uz informācijas kontroli. Cilvēks ar informācijas ārkārtīgs sarežģīta konstrukcija, tā ir informācija, viss, kas ir cilvēks. Ja. Triljoniem šūnas, dara triljoniem informatīvas kustības, ko it kā tavs, mans intelekts un izglītība nekontrolē. Tie ir kaut kādi absolūti dievu dabas iestādi. Mēs tikai esam novērotāja pozīcijā būtībā. Intelekta un sociālās pasaules attīstība ir apzināt informatīvos ķīmiskos procesus. Būtībā kā mēs novecojam. Mēs jau nepaliekam, katru dienu mēs nepaliekam veselāki. Un tāpēc es domāju, ka šī izglītība, šī izpratne tādā holistiski, globālā, informatīva, bioloģiskā līmenī svarīga prognoze, informācijas kontrols prognoze. Kad es gribētu, piemēram, es zinu, ļoti bagātiem cilvēkiem ir personīgie pavāri, kas, teiksim, dažādas pārvalda, un viņš zina, ka tam cilvēkam jāsaņem nedēļā tik un tik tādi elementi, tāds aminoskābs. Es gribētu, ja man būtu daudz naudas, es pats ārsts gribētu, lai kāds man palīdz, jo tu pats to, tu aizmirsti, tu skrien neievēro, un tāpēc ir vajadzīgs tas palīgs, vai tas ir rīks, vai tas ir ārsts, vai tas ir pavārs, vai tas ir kompetents, kurš saka, tu, Pēter, šonedēļ neesi tur izdzēris apelsīnu sulu, un tu neesi saņēmis tāds molekulas, vai tu neesi apēdis tādu ēdienu, tu neesi saņēmis aminoskābs. Fantastiski. Es gribētu tādu palīgu, ja, jo tu esi intelektuālāks, jo tu vairāk naudas, tu gribās laimīgāk, ilgāk un laimīgāk dzīvot, veselīgāk. Un tāpēc ir vajadzīgs tieši tas informācijas prognoze. Pēc 5 gadiem tavā ķermenī būs tāds izmaiņas. Ko darīt? Bet tā ir vispār jau sen zināma informācija, kā cilvēka novecošanas process notiek, kādi ir veselības riski šāda vai tāda vecumā, pie kādiem nosacījumiem. Tā ir kopumā pieejama informācija. Ja? Bet ne ikdienas cilvēkam. Jautājums, kā mēs lietojam šo informāciju, es domāju. Tas tāds. Jā, ļoti grūti ir piespiest būt atbildīgam un domāt par sekām. Tas ir tāds inteliģents jautājums, bet sabiedrība, ja pasties kāda sabiedrība bija pirms 1000 gadiem skaists, ka viņi inteliģizējās. Tad bija kaut kā tautas medicīna, bet es domāju, ka ir būtībā, tas jādomā būt valstī, tas jādomā būt ministrijai, tas ir vai ir izdevīgi, cik jāiegūt cilvēkā līdzekļi izglītībai un vēlreiz izglītībai, lai viņš nestamot. Un tad cik jāmaksā, teiksim, ir transtaukiem, lai neviens viņus nepirkt.
cik būtu jāmaksā tādiem ēdieniem, kas ir kaitīgi, lai viņus nepirktu, bet viņi tiek ražot. Un te ir šis pretruns eksistenciālās. Ir cīņa. Biznesa, morāle, informātika, veselība, un cilvēks ir pa vidu. Un viņam ir grūti. Un es nesaku, tā ir tā ir dažāda informācijas vide, bet uzņēmumi ir dažādi. Jā. Ir uzņēmumi, kas ražo veselīgu pārtiku, kas marketē un promotē dažādus servisus, tās pašas sporta zāles. Jā. Viņas jau par to, lai cilvēks tomēr dzīvotu kaut kā veselīgāks, nodarbotos ar sportu, bet kaut gan tur arī cilvēks var pats sev kaitēt, nezinot, kā pareizi trenēties, kā pareizi ēst un kādam režīmam tad jābūt atbilstoši, viņš var arī pats sev kaitēt. Es domāju, tādā ziņā, protams, notiek šī cīņa starp alkohola tirgotājiem vai cigarešu tirgotājiem un šīs veselības izpratnes veidotājiem. Ja mēs ar tevi taisītu cigaretes, diezgan mēs par to runātu, vai neteiksim, jā. Tas ir milzīgās pretruns, jā, un ka vienlaicīgi bija tāds teiciens, kas nāk no ASV, kad novēlējams, lai bagātie nekad neizārstējās, jā, un nabaga nekad neslimo. Tas ir ārsta sapnis. Tas ir šausmīgi. Bet tā doma, tieši šī kolektīvās civilizācijas morāle, kas ir kapitālisms, kas ir tur brīvība, tur ir dzīves pretruns. Vai tā šīs sabiedrības domāšanas institūcija gribētu būt vesels. Bet, ja būs vesels, tad kā uz tev naudu nopelnīs. Un te pašā reizē slims cilvēks ļoti dārgi izmaksā. Ļoti dārgi izmaksā Japānā vecu cilvēku uzturēšanu un Vācijā. Tā ir milzīga problēma. Un vienlaicīgi tas ir bizness, svētība, jēga. Un tur ir ļoti daudz jautājumu, tad ko mēs darīsim, ja tagad cilvēks dzīvos ilgi un viņš neslimos. Ja? Tad, kā viņu noslogot? Ir milzīgi daudz šīs problēmas, ko risināt, un tāpēc mans priekšlikums, neviens nav vainīgs, ka tu par sevi nerūpējies. Var teikt, ka vecāki neiemācīja, un tāpēc es domāju, es ļoti redzu tūkstošiem ģimenes, tūkstošiem bērnus, vecākus, un man laime, ja tu tā saki, bez tās profesionālās laimes, ka mums izdodas izārstēt, ka mēs esam iemācījušies, mums slimnīca sadarbojas ar milzīgiem pasaules centriem, ar Charité kliniku, ar Karolīnskas kliniku, ar St. Louisas kliniku, un ir kaut kāds milzīgs prieks intelektuāls, bet vēl lielāks prieks, kad es redzu izglītotus vecākus. Kad es redzu, kā tie vecāki lasa, mācās, ka tas bērns, piemēram, bērns nav vienkārši lieta, ko viņš apmierina, bet viņš saprot to ārpēdīgu atbildību. Un tad iemācīt to atbildību, ja atbildības būs tas vecāks, viņš arī droši vien to bērniem mācīs atbildību. Un tāpēc tā inteliģence, atbildība, procesu vadība iet ļoti kopā. Tā ir prāta, apzināšanās tehnoloģijas, tā informācijas kontrole, ķermeņa kontrole, un tā attīstās normāla civilizācija. Tie ir grūti procesi. Tas prasa naudu, tas prasa intelektu un gribu kaut kādu. Un es uzskatu, ka tas pirmais institūts ir ģimene, kur tēvs to dara, un māte kopā. Un tāpēc es esmu skatījies, kāds ir Vācijā, Kanādā grāmatas, ka tu ir piedzimis bērns. Pirmais tā ir izglītība. Tā ir prevencija, kā novērst ciešanas bērnam, kas ir jādara. Un tas nav tikai tādām tehniskām ciešanām, mehāniskām, bet tas ir globāli izpratne, ko mūsdienas, internets, informācija, zināšanas var tev dot, lai tu savu ego, savu to slinkumu konvertētu, kad zināt ir izdevīgi. Un gudri rīkoties ir izdevīgi tavai dzīvībai, veselībai. Un ne tikai tagad ir problēmas, un uz to jātiecās nākotnes zinātnē. Piemēram, Anglijā, man liekas, Karaliskā medicīnas padome, esam izstrādājuši vadlīnijas,
ko vajadzētu 20 gados, piemēram, attīstīt kādas tehnoloģijas. Piemēram, ka pēc 20 gadiem nevajadzētu vairāk griezt cilvēku, bet viss endoskopiskā ķirurģija iet caur dabiskām atvērēm visur iekšā. Minimizēt traumas, minimizēt agresiju par to ķermeni. Un miljārdiem tiek ieguldīts anti-aging tehnoloģijās, bet tas prasa milzīgu inteliģentu prātu, un viņš daudziem nav. Jā, manuprāt, tie ir diezgan tādi globāli jautājumi, ko šobrīd cenšas risināt šodien un tagad, ko mēs varam darīt. Mēs varam apzināties par to, kāds tad ir tas mūsu veselības stāvoklis, kādi ir riski manam vecumam un ko es varu darīt lietas labā, lai es, teiksim tā, novecotu lēnāk. Arī ar pašsajūtu ikdienas produktivitāti, ikdienas rutīna. To var visu uzlabot un runājot par dažādiem koncepcijām sakarā ar anti-age. Šie ir tādi ilgtermiņa pētījumi, kurus veids visa dzīves garumā, bet nav universālas zāles, kas ir izstrādātas, ka mēs varam, teiksim, skaidri pateikt, 3 reizes nedēļā mēs sportojam, ēdam to un ka tā arī notiks. Jā, bet tā jau arī tās ir tās rekomendācijas. Tās ir vadlīnijas, kā mums, teiksim, intensīvā terapijā vadlīnijas. Tad ir patoloģija, ir vadlīnijas, kur ir miljoni ieguldīti viens vadlīnijas radīšanā. Tad ir intelekts un nauda, kas rada vadlīnijas, ko darīt. Bet tā jau ir dziļā patoloģija intensīvā terapijā. Tad vienkārši pietrūkst labas gribas un naudas tai vadlīnijai, ka tu nedrīkstīs šogad saslimt. Tad tev jāsaprot, kāds ir bāzes tavu lielumu, kādi riski. Kurus tu vari novērst. Tas ir epiģenētiskā līmenī. Harvardā ir daudz pētījumu, mēs varam runāt par epiģenētiskiem pētījumiem, ko tu vari novērst jau šodien, ieguldīt savā nākotnē, un tie nav vārdi, darīsim. Tad varbūt tādā kvantu metafiziskā, kvantu neuropsiholoģijas līmenī, tas nozīmē, ka tas šodien jāizdara. Ja tu neizdarīsi to šodien, tu arī neizdarīsi. Un tātad, kas šodien jāizdara? Uz nakti nepiediešu. Tik vienkārši. Jā, sāc ar vienu. Mazliet relaksējies, mazliet apsēdies, pameditē. Iedzeramies teju. Izlas kādu koānu vai haiku, izlas Šekspīra kādu sonetu. Tad ir apzināti jāveic šī informatīvā, psiholoģiskā, dietoloģiskā un kaut kāda biofiziskā kustība. Tas prasa disciplīnu laiku, un skaidrs, ka no tā ārsta, tas pirmais jautājums, ko tu prasīji, no tā ārsta nevar prasīt, lai viņš tagad to visu ārsts kaut kādas tās medicīnas akadēmiskas lietas, bet tas cilvēks jau nav, teiksim, tikai tā gaļa, kas tagad ir saslims, kurš jārastē. Un tāpēc es aicinu tevi un jebkurus cilvēkus, tā ir bērniem, tūniekiem, vecākiem, tā es, piemēram, ar savu mamām izzobārstu. Un es konkrēti, es ļoti cienu, paldies manai mātei. Es teicu, māma, ja tu tā ēdīsi un darīsi tā, ka tu esi zobārsts, atnāk no darba nogurus, te būs tas un tas un tas. Un tas sāk notikt. Un izgāja caur milzīgām ciešanām. Un par ko es viņai pateicīgs, ka tad, kad tu esi ciets, izgājis ar ārprātīgu reanimācijas intensīvās terapijas, tad tu domā, es tā negribu vairāk. Un tas pat nav pa vēlu. Un tad ir svarīgi, lai ir milzīgi pētījumi, teiksim, tev jāmācās izsvēršalodas, tev pareizi jāēd, tu nedrīkst pieņemt izsvarā, tev jāēd tādu mikroelementu. Un tā mana māte to dara. Tātad ciešanas, ārsta intelekts, paldies Dievam, un tātad viņi ir piemērs, ka cilvēks 20 gadus uztur to vadlīniju, kas ir modernajās zināšanās, pie ikdienas dzīves tās plūsmas. Tas nav sarežģīti. Tas ir intelekta lēmums.
kā tavuprāt, kas tad ir pamatā šai efektivitātei attiecībās starp pacientu un ārstu? Man tas jēdziens īsti pacients nevisai līdz galam patīk, vienmēr, jo viņš uzreiz noliek tādā minoritātes tādā lomā. Manuprāt, tas ir vairāk tādas partneriskas attiecības, kur ir pareizais atbildības sadalījums. Tāpat kā jebkāda projekta vai uzņēmēja darbībā vai jebkāda darbā. Bet kas tad tavuprāt ir tās veiksmes recepte šim te attiecībām? Jā. Neņemot vērā no paaudzes tehnoloģijām, ja divos vārdos to var izstāstīt. Jā, es vēlreiz saku, nevar pieprasīt no ārsta, lai viņš ģimenes ārsts, pieņemsim, lai viņš mīlētu un būtu empātisks pret tevi. Viņam ir 2000 pacienti, ne pacienti, bet cilvēki, kas viņu aprūpē. Un katru dienu nāk, un tas ir impossible gandrīz. Tas ir gandrīz neiespējami. Bet pašā reizē ir kaut kādi kodi, kas būtu jāmācās mums, kas ir šī īsā. Piemēram, ja man būtu, es tā par sevi varu atbildēt, ja man būtu kaut kāda privāta medicīnas centrs, un tur, protams, mazliet savādāk tas viss ir, tad kas ir tie empātijas, inteliģentie pasvordi, kas nav samāksloti, kas ir patiešām tas prasa no ārsta kaut kādu garīgumu. Tas no ārsta prasa kaut kādu filozofiju, ka cilvēks nav, teiksim, tikai gaļa. Un kad ir kaut kādi pasvordi, viens vārds, teiksim, tā kā Bībelē bija teicis, kaut vienu vārdu saka, lai paliek labāk. Un tāpēc, sevišķi manā profesijā, vecāki ļoti, tev par katru vārdu jāatbild, ko tu saki. Tu nedrīkst solīt, tu nedrīkst mānīt. Tev ir jādod algoritmi, tad viņi jāinformē. Vecāki man bijuši pateicīgi, kad es saku, visdrīzāk jūs bērnam tā plaušā būs tāds process, pēc nedēļas būs jāliek viena drene, tad būs varbūt mākslīga elpināšana, tad viņš ir informēts ar dažiem vārdiem. Viņš savā virtuālā pasaulē izprot, kā būs. Un tieši gan informācija, gan izmantojot, es bieži izmantoju Google, ka parāda, kāds izstāsts bērnam. Vecāki ļoti pateicīgi par šo informācijas. Un, kad mēs kopā, es vienmēr esmu teicis vecākiem, jūs tagad esat arī ārsts. Mēs esam komanda, mēs kopā to darām. Jūs nesat tikai mamma, mēs esam nevis tagad, mēs tagad ir sliktie, jūs tie labie. Un tāpēc ir svarīgi mācīties mums ārstiem, kas varbūt pietrūkst, nezinu, kā citās pasaules valstīs, kas varbūt mazliet pietrūkst. Nevar iemācīt garīgumu ar varu, bet var iemācīt augstskolās kaut kādu minimumu. Varbūt to arī dara, es domāju. Minimumu šai dabiskajai, empātiskai, īsai komunikācijai, kas nodrošina kaut kādu, tas, ko tu teici, ka tās nav tikai gaļa, un tas ir ārsts, ka cilvēks cilvēkam. Un dabūt to līmeni cilvēks cilvēkam, tur nevajag kaut kādiem svētam būt. Tas ir īsi, vārdi, precīzi, un kas rada to ko visi grib. Es tev varu vienu fenomenu pieminēt, teiksim, kas ir pamatā, tā teiksim, sociālo tīklu būtībā efekts ir tāds, ka sociālos tīklos mēs esam daudz empātiskāki. Mēs saņemot ziņu no kāda mūsu, teiksim, paziņas vai draugā, mēs iztēlojamies savā iztēlē, kā viņš mums to sūta, ar kādu mīmiku viņš mums to sūta, ar kādu nodomu viņš to sūta. Un mēs būtībā esam empātiski droši šajā vidē sociāli, bet kad mēs tiekamies viens pret vienu, mēs bieži vien satiekam cilvēku un saprotam, viņš nav īsti tāds varbūt labvēlīgs, varbūt kaut kur informatīvs un tā. Un, manuprāt, un tāpēc mēs arī sēžam telefonos. Tāpēc, manuprāt, nāk jauna paudze, kas lieto šīs tehnoloģijas, un būtībā visi instrumenti ir efektīvi tie, kas ļauj sasniegt mērķi. Un, manuprāt, ka nākotnē būtu jāizmanto vairāk šī attālināta pieeja, kur cilvēki sazinās un būtībā runā tikai
par informāciju un kaut kādu darbības plānu. Jā, bet ir pasaules institūti, kas pētīs mākslīgā intelekta potencialitātes un riskus. Tas ir milzīgs izaicinājums, kas tagad notiek. Un skaidrs to nevar apstādināt, un ir vajadzīgi šie informācijas virtuālie eksistences līmeņi. Pat pasaulē jau ir būtībā virtuāla simulācija, ja, ko mēs to sapratīsim, ka šī pasaule patiešām ir daudz dimensiju simulācija, ārprātīgi, teiksim, tie saucamie lielie zinātnes jautājumi, big questions of science, kas ir apziņa, kas ir realitāte, vai vispār mēs esam, kas ir prāts, vai prātā kāds ir tas mūsu es, kas ir vienotā lauka teorija. Tad ir ļoti daudz neārtie zinātnes jautājumi, bet mākslīgais intelekts neatrisinās cilvēka spirituālo evolūciju. Un tur ir tā bīstamība, viņš ir vajadzīgs, bet tas ir rīks, tā nav būtība. Ir svarīgi, tas rīks ir perfekts, un skaidrs, ka nevar bez kompjutera dzīvot, bez telefona, bet tas neesi tu. Tas ir tavas eksistences, ētības turpinājums, kas nes, zinām, komfortu un laimu, drošību un tā tālāk, bet tas neesi tu. Tas nav tu, es. Un tāpēc ir risks milzīgs, kad šie informācijas tehnoloģijas, mākslīgā intelekta to cilvēku novirzīs no patiesās šīs integrālās evolūcijas, kas ir sinerģiska evolūcija, kur attīstās apziņas, apzināšanās akts, jo skaidrs, ka mēs nevaram izdarīt to, ko dara kompjuters, bet vēlreiz saku, nevajag jaukt. Mākslīgais intelekts ir mašīna, kur tu lieto, bet tas nav šoferis. Un tāpēc ir svarīgi man, piemēram, mācoties tik daudz, dažādas garīgas zināšanas, 40 gadus pasaules reliģijas, metafizikas studijas un tibetiešu, indijas kultūras, ir svarīgi, lai šī civilizācija nenonāk pie tās singularitātes, kur viņi iznīcinās pateicoties mākslīgai intelektu un tehnoloģiskai attīstībai, ka tas, kas viņu pārvalda, kļūst par vergu tam visam. Un tāpēc nākotnē es domāju, kad tas jautājums ir ļoti grūts, ko tu uzdodi, bet tāpat kā tai mākslīgajam intelektam vienmēr būs saimnieks, kas to pārņems. Tas kļūst par globālu administratoru pasaulē, un tu būsi vergs. Un tā ir ļoti daudz, tur ir bīstamības, es domāju, un otrs ir, ko es gribu teikt, kad mākslīgais intelekts nav galīgā patiesība. Tas ir kruķis eksistenciālais, bet viņš ir vajadzīgs. Tāpat kā nāve nav tibetieši, indieši, ķīnieši, vai ebreji vai musulmaņi, un prāts nav latvieši, krievi, musulmaņi, ķīnieši, tātad iet runa par šo spirituālo apzināšanās līmeni, kā mēs uzskatām, kas ir eksistence, nevis dzīvojam aprobežotā determinismā. Jā, mākslīgais intelekts palīdzēs nojaukt šos determinismus, ja? Bet viņš neatrisinās cilvēku morāls, garīgumu, līdzjūtības, empātijas dimensiju, un tāpēc es esmu par to, ka vajag visus līmeņus attīstīt. Reiz māceklis jautāja ārstam, skolotāji, atklāja man galveno ilgmūžības noslēpumu. Ilgmūžības noslēpums, sacīja skolotājs, ir veselība, un veselības pamats ir miers. Mierīgais nesagrauj savu ķermeni ar kaislīgu mīlestību, nevaldamu naidu vai neremdināmu vēlmi. Viņš negrauj savas veselības saknes ar prieku un bēdam, melanholiju un bailēm, bet izvairoties no visa lieka, nekad neatsakās no tā, kas sagādā baudu, neizjaucot cilvēka iekšējo līdzsvaru. Viņš negrauj savas veselības saknes ar prieku un bēdām, melanholiju un bailēm, bet izvairoties no visa lieka, nekad neatsakās no tā, kas sagādā viņam baudu, neizjaucot cilvēka iekšējo līdzsvaru.
Kā zināms, slimību psihosomātika ir zinātne, kas apvieno cilvēka fizisko ķermeni, viņa psihi un viņa dvēseli. Psihosomātiskās slimības rodas ilgstošas emocionālas pārslodzes un hroniskā stresa rezultātā. Dakter, vai tiešām tā ir? Man nepieder taisnība, netaisnības galavārds, bet skaidrs, ka tā ir milzīga zinātne. Un tas ir tāpat tās, kas bija pirmā matemātika vai matemātiķis. Ja? Vai bija skaitļi pa priekšu, vai tad bija matemātika, vai bija daba un pēc tam daba zinātnieki, vai bija prāts, emocijas un pēc tam psihiatri vai psihoterapeiti. Un tas ir viens no eksistenciāliem jautājumiem, kādā veidā cilvēks apzinās sevi, kā viņš redz pasauli, kā viņa ienāk pasauli, kā viņš veido spriedumus, kā viņš veido vērtības. Viss notiek tā kā prātā. Jo ārpus prāta pasauli grūti atrast, un jautājums ir, kā tā pasaule parādās prātā. Tas ir noslēpums, un tātad šis noslēpums, eksistenciālais noslēpums, kas ir eksistence? Tie grūtie eksistences jautājumi zinātniskie, kādā veidā pasaule parādās prātā. Kā prātā atrodas, vispār, kur tas prāts ir? Vai tas ir smadzeņu produkts, vai viņš nav smadzeņu produkts? Vai tas ir dualistiskā mācība, vai tas ir kaut kāda ideāliskā mācība, vai tas ir vienkārši tīrais materiālisms? Un tāpēc ir ļoti daudz skolas, bet tas, ka emocijas ietekmē bioķīmiskas reakcijas, ir pierādīts. Manchesteras universitātē zinātnieks Koens tieši bija tas ciklofosfamīna saharīna tests, kad pelītēm deva dzert cukurūdeni un špricē ciklofosfamīnu. Tas toksisks preparāts radās no tā vēmšana, un kontrols pelītēm tad beigās arī to pašu darīja. Bet pašās beigās tas pelīts vairs nedzer to ūdeni, jo viņas domāja, ka tas ir no tā ūdens, tā vēmšana. Viņas nevarēja asociēt, ka tas ir no tā preparāta. Un tad tās pelītes, kurām kuras nedzēra to ūdeni, viņiem turpināja ar varu pildināt ūdeni un nešpricēja. Tad viņas saņēma ar varu cukurūdeni, bet nesaņēma to toksisko šprici. Tas kontrola pelītes saņēma. Un tad, kad nomira, tad izmeklējot tās izmaiņas šūnās, tieši asins šūnās, bija tādas pašas, it kā viņas būtu saņēmuši to preparātu. Tad šie zinātnieki Manchesterā secina, ka atmiņa ietekmē šo ķīmisku molekulāro sastāvu, un tā degradācija imūnu šūnās notiek tāda pati, kā tās, kas saņem reāli ķīmiski. Tad to darīja prāts, arī pelēm ir prāts un atmiņa. Un tā radās, būtībā tā standartizējās zinātne psihoneiroimunoloģija, tāds Brain Behavior Immunity žurnāls, ka tas viss ļoti sasaistīts ir. Un tā tavu līdzība, ko tu prasīji, tā ir klasika. Tā ir klasika, ka jebkura emocija īslaicīgi nav slikta, bet ilgstoši. Viņi rada milzīgas blaknes psihiskā sfērā un arī somātiskā, tas ir miesas sfērā. Un tieši imūnu šūnu degradācija un dažādu autoimūnu slimību trigerācija un arī pat audzēju trigerācija. Tātad, kā tas notiek? Kā psihe ir Hārvardā pētījumi, epiģenētiskie pētījumi, kad cilvēks dabūna šo mieru? Kas ir miers? Miers tā ir kontrolēta, apzināta emociju, jeb iespaids, kas tāds ir, kontrole, vadīšana. Tā ir inteliģence. Tas ir ļoti augsts stāvoklis. Un ja tu to kontrolē, tu vari šajos pētījumos Hārvardas universitātē cilvēks meditējot, kontrolējot savu psihosomātiku, vairāk kā 2000 gēnu darbību ekspresijas ietekmē. Tas ir pierādīts. Tad tā ir epiģenētika, ka tava psihe ietekmē gēnus. Līza Rankina, Kalifornijā, tā zinātniece, kas ir apkopojusi ļoti daudz materiālus tieši zinātnē grūti izskaidrojumus, Mind over Medicine, prāts pārāks par medicīnu, tāda grāmata esam reklamējis arī Latvijā, kur zinātne nesaprot, kā cilvēks izārstējās. Vai placebo efekts. Ārpatīgi interesanti pētījumi, tas parāda
to, cik mēs maz saprotam šo miedarbību starp softu un šo gaļu, kurā mēs dzīvojam, ja? Ka tās problēmas ir prātā. Protams, ne visas. Un tad šīs miers, ko viņš aicina, ka nav nekādas pārmērības. Man bija tā iespēja mācīties seno Ķīnas medicīnu pie profesora Nikolaju. Ķīniešu bioenerģētika, akupunktūru. Un tad jau ķīniešiem pirms 5 gadiem jau bija zinātne, kādas emocijas, ko viņas dara ar orgāniem. Tad tas nav kaut kāda rietumzinātne, tad šī psihosomātika, emocionālais pasaules ietekme uz veselību vairāk kā 5000 gadu, kas nāk no Ķīnas. Tad ko dara pārmērīgs bailes, pārmērīgs prieks, vēlme, teiksim. Un tātad šī pilnīgā neizpratne, kas tad es galvenā doma, prātā kaut kādā, tu viņu neesi redzējis, un tur tā es ģenerē viedokli, pārliecības, pēc kā tu turies, mokies un mirsti, to grauj veselību. Jā, mūsdienas tas, manuprāt, atgriežas atpakaļ. Vēl pirms gadiem 10-15 cilvēki par to nemaz nerunāja, bet šodien jau tās tēmas ir diezgan aktuālas. Arī savstarpējas attiecības. Mēs bieži vien runājam, ka mūsu apkārtnē vai kāds tūs cilvēks tā teiksim, toksiski rīkojas vai toksiski uzvedās, un šo cilvēku klātbūtne tev arī izmainas būtībā gan uzvedība, gan arī uztvere. Un ir pētījumi, kas arī parāda būtību, kur ir stresa hormonu pieaugums, domāšanas centri samazinās. Un tāda veida cilvēka arī tāds bioķīmiskais profils viņš kopumā izmainās. Bet tas viss ir šobrīd jau pieejams, skaidrs, kā būt cilvēkiem, kas ir jaunāki, kas ir mums pieredums teikts instinktu vadīti cilvēki. Viņi jau nedomā par apzinātības praksēm, par meditācijām, viņi domā par to, kā viņam darbu atrast, kā viņam nopelnīt kaut kādu naudiņu, lai paēstu. Viņam ir bāzes vajadzības jāapmierina. Kā tad viņam rast šo mieru galu galā? Tas ir gan arī neiespējami. Es domāju, ka, diemžēl jebkura sabiedrība, diemžēl, lai kā mums liktos, ka tikai kasts ir Indijā, diemžēl kasts ir visā pasaulē. Un tas nenozīmē, ka cilvēkam varbūt ir miljardi, ka viņš ir inteliģents cilvēks un ka viņš ir ļoti kontrolējis savu ķermeni, savu inteliģenci. Tas tā nav. Lielākoties pētījumi, neatceros cik procenti, bet tie bija 10 miljardieriem vispār nav augstākais izglītības. Jā, tad nevienmēr biznesa, talants, nauda un inteliģence iet kopā. Kaut gan tā gribētos, tas tā nav. Tas varētu piebilst, mēs tomēr jaunākā tāda. Jā, bet jaunākie, es domāju, ka ir pētīti gēni, teiksim, tas nav rasisms, teiksim, bet tas ir zināmā mērā determinēts, kam ir loģiskais gēns, kam ir biznesa gēns. Man liekas, tas bija tikai 16% cilvēkiem, kam ir, liekas, 6% cilvēkiem ir ģenētiskās predispozīcijas programmas, kad viņiem interesē metafizika, interesē jēdziens dievs vai eksistence. Un tur, principā, ar varu uzspiest, teiksim, lai jauns cilvēks mēģinātu domāt, apzināties, kontrolēt, ir ļoti grūti. Bet es zinu Latvijā precedents, kur ir skolās vecākās klasēs kaut kāda iemesla dēļ ir ļoti bijuši ļoti inteliģenti bērni, pateicoties viņu vecākiem, kas ir lasījuši grāmatas, kas ļoti svarīgi, ka bērns ir dzirdējis daudzu pasaules klasiķu emocijas, ko viņi ieliek varoņos un līdzpārdzīvojas viņu psihisko pasauli ar to varoni, un vecāki palīdzējuši analizēt šī varoņa sajūtu. Tātad mēs runājam atkal par vidi. Mēs runājam par ģimeni, par mātu un tēvu, kurš izglīto bērnu. Un kopā, un tas ir tāds teiciens, vislabākais, ko tēvs var darīt saviem bērniem, ir mīlēt viņu mātu un kopā mācīties. Un tas nav bieži, kā mēs zinām, un tāpēc šī psihoneuroimunoloģija, šī psihosomātika ir, un to nevar atrisināt ārsts un psihiatrs daļai, jā, bet tas jau ir pa vēlu. Un tātad šīs preventīvās programmas nepārāk mīlēt, nepārāk raudāt, uztvert pasauli, ko tu teici,
ir šī tāda analīzes, kā tu uztver. Piemēram, viens no pasaules ģēnijiem, vācu Schopenhauers, kur grāmata arī profesors Šuvājovs ir iztulkojusi Latvijā, viņš pamet šo pasauli. Tā ir viena no pasaules 100 ietekmīgākām grāmatām. Tad Schopenhauers pasauli kā griba un priekšstats. Tad tur ir pateikts, kā tas ego, tas es, kā viņš dzīvo, kā viņš jūtās, kā mums pasauli būtībā ir priekšstats, ir virtuāls. Un tātad, ja mēs runājam par tādu ļoti augstu akadēmisko, metafizisko apzinātību un vadību, tad Tibets svētie un indieši piedāvā kontroli par to, kādā veidā parādās mūsu viedoklis par šiem priekšstatiem, kā mēs analizējam šo virtuālā pasauli nevis mākslīgi intelektuālā monitorā, bet šajā monitorā kādā veidā tātad notiek šo priekšstatu analīze. Un tā meistarklase, kā dabūt šo mieru. Ir ļoti daudz metodas, ko izstrādājuši ir gan tas pats Monroe institūts Amerikā, kas sadarbojās ar dažādām spēcdienestiem, gan citi. Tātad kādā veidā tu kontrolē smadzeņu viļņus, tas, ko tu redzi, tas, ko tu dzirdi, kā tavu psihiskie sensori, kas ir jušanas akts, kas ir šis percepcijas jušanas akts, kad tev rodās viedoklis par to. Tu neredzi šo informācijas iestraumēšanu. Tā informācija jau nav glāze prātā. Tukšs vai puspilni. Tie arī pētījumi, kā mēs interpretējam glāzi. Kanādā ir pētījums par gēnu, kas saka neapmierinātības gēns. Oi, pusglāze ūdens, es gribēju pilnu, sākās ciešanas, ka nav tā, kā tu gribi, un tu to nekontrolē. Un tas ir smieklīgi un nožēlojami. Un tā meistarklase, kas saprast, kā veidojās viedoklis par priekšstatiem, ir mūsu spirituālā evolūcija, ko mākslīgais intelekts neizdarīs mūsu vietā. Bet mēs saprotam, ka mēs gribam, lai mākslīgais intelekts izdara to, kas mums pašiem jāizdara. Tā virtualitāte jau... Jā, viņš jau saprot, ka mēs to viņu lietojam. Jā, tā virtualitāte ir prāts. Mēs nonākam pie modernām zināšanām, kvantneiropsiholoģijas, ka pasaules iestraumēšana un datu apstrāde, tā ir datu apstrāde, ja fonētiskā matrika ir prātā. Tad kas ir prāts, kas ir apziņa un kas ir tas, kas uztver apziņā un redz šo pasauli kā datus. Tā ir meistarība šai veselībai. Bet vai tad cilvēka nav kaut kāds jau iekšējais fails, jau ielikts no dzimšanas? Bērns nerunājot jau saprot šo pasauli. Viņam nav nepieciešamas komunikācijas ar šo pasauli, lai viņš varētu viņu saprast, lai viņš varētu viņu uztvert un rīkoties attiecīgi. Jā, tas ir gan jā, gan nē. Piemēram, ir daudz pētījumu par bērnu depriviāciju. Kad bērns aug izolētā vidē, kur viņš nedzird valodu un viņš kā mauglis dzīvo. Ir milzīgi daudz tādu bērnu pētīti, viņš nevar iemācīties nekad vairs runāt. Ja viņš nav dzirdējis valodu, kā vecāki runāt, tad viņam tas patērns ir, bet viņš nav aktivizēts, un tā viņa potenciālitāte ir apstājusies. Un tā sensorā sistēma, kā viņa ir ielikta, un, teiksim, tā ideja, es kā bērns, tāds teiciens, tas nozīmē, ka tu neveido tās galējas viedoklis, priekšstats, ka tu nepiemēro tos pasauli savam modelim aprobežotajam, jo, piedodiet, mēs esam visaprobežotajā izpratnē par eksistenci. Mēs dzīvojam tādā flatlandē. Ir tāds grāmata, cilvēks nonāk pēkšņi 3 dimensijās, un viņš nevar izstāstīt tiem saviem kolēģiem, draugiem, vispār, ka pasauli ir savādāk. Un tāpēc šie psihoneiroimunoloģija, šī psihosomātika ir nākotne, kur tā ir informātika, tā ir psihoinformātika. Tātad viņa ļauj sevi izprast un cēloņus un sekas daudz dziļākā līmenī. Kādā veidā tad tev rodās emocija, bet tu nesaproti. Es pat nesaprotu, kā es tagad runāju. Kā es tagad saku glāze. Tu neviens kvantu fizikas nesaproti. Kad notiek glāzes skenēšana, viņi iet iekšā, tur sēž kaut kāds Pēters,
un pieņem lēmumu un veido skaņas glāzi. Nu, viņš vēl tev paskais, apmierināts vai neapmierināts. Tas ir tīras bio robots. Gan arī tukšs, bet es esmu apmierināts. Un te sākās veselība. Tik daudz ūdens, forši. Un tas ir tas līmenis, kā mēs interpretējam datus. Tā ir veselība. Jo nekad nebūs tā, kā tu gribi. Vienmēr būs pa maz vai ne tā. Viss ir slikti. Un tāpēc tas viss ir slikti, mūsos visos tas gans. Un šī meistarība baudīt to, kas ir, to, ko tu teici, ir tas, kas ir. Tā ir inteliģence, tā ir pietiekamībā, ka tu esi pateicīgs par to dienu. Jo šodien ir tā labākā diena, viņa nekad vairs nepienāks, tad būt šeit un tagad, tā kā tas ir, bez tā sava ego prāta sistēmas, idejas, kā viņš gribētu, ir veselība. Tas ir grūti. Tas ir grūti, bet tā ideja, kad maz un daudz sakas patoloģija, un ka nav tā, kā tu gribi. Un šis patoloģijas ir saprotams. Tu identificē sevi pirmkārt ar reliģiozu piedarību, jau pirmā slimība. Otrā slimība ir, ka tu jau kaut kādā sev valstī pieraksti, ka tu esi tās nācijas pārstāvs. Nākošā slimība veidojās savu ieņemamā amatu, vai savu vēlmu, ko tur ir būt, vai savu nenovērtētību, vai savu izskatu. Un tā, kādu mašīnu tu brauc, skaidrs, ka labāk ir raudāt Mercedesā kā tramvajā, bet, gribas tā kā Mercedesā. Un tātad šīs patoloģijas, kuras tā ir patoloģija, tā ir determinisms, kādā veidā mēs veidojam šo pasaules modeli. Kāda tur var būt mīlestība, harmonija, veselība šajā? Mazliet varbūt. Un tāpēc, jo inteliģentāks cilvēks, viņš ir informētāks, viņš ir atturīgāks, viņš ir uzmanīgāks, jo viņš zina, kā notiek lietas. Tāpēc slavenā ķīniešu bībele daudz zina, ko las kvantu fiziķi, kā notiek šis lielais eksistences dao. Tā ir tīra informātika. Un kad cilvēks nonāk pie viedokļa, ka šī pasaule ir tiešām simulācija prātā, tieši tā kā es domāju, ka to jaunieši tieši saprot, ka viņi uzliek tās brilles, nav tās pasaules, viņi tiek uzburti. Un tāpēc, es varbūt kā Rēmdlovs var izteikties šie milzīgie pētījumi par klīniskiem brīžiem, kad cilvēks nomirst un piedzīvo klīnisko nāvi, iziet no ķermeņa. Tad zinātnieks saprot, ka tas redzošais datu apstrādes princips nav smadzenes. Tas ir mums nezināms kaut kāds kvantu lauks, būtībā tā ir kvantu psihoinformātika. Un ja tu saproti, ka tava būtība ir kaut kas ļoti absolūts, tev gan nav nekas no cilvēka, jo vecāki jau nevar radīt embriju. Viņiem liekas, ka viņi radījuši spermatozoīdu un embrioģenēzē piedalījās viņu personīgi. Tas tā nav. Tu saproti, ka šī pasaule burās, viņi tiek uzburt savādāk. Jo tu vairāk esi šajā pasaules uzbūves principu izpratnē, jo tu esi laimīgs. Tas ir tāds nepārtrauc kontakts ar to, ko tu redzi, ko tu jūti, un tāda salīdzināšana. Tu visu laiku izproti šo plūsmu, kā pasaule plūst, un kas tu esi. Viss atkarīgs tavas veselības laimes bāze ir pašapzināšanās. Kas es esmu? Un šis, kas es esmu, ir viens no zinātnes jautājumiem. Kas tad saka, es esmu? Kurš to saka? Jā, un kurš to saka? Jā. Kad tu saki, es esmu, tu taču nerādi, es esmu. Tu rādi, es esmu. Un tad tas ir saistīts ar sirdsdarbību, ar šo kvantu mums nezināmu eksistenci, ko zinātne pēta, un kur modernā kvantu neiropsiholoģija, kur ir psihosomātika, kur nāk senais viedums, ir ārkārtīgi interesanta sinerģija pasaules attīstībā. Bet atgriežoties pie ikdienas prakses ārstniecībā, viens no ārsta pienākumiem, anamnēzes ievākšana, un viena daļa no tām ir simptomātikas novērtējums. Un cilvēks bieži vien savus simptomus
vai nu nespēja noraksturot, vai arī viņš, tā teiksim, izdomā tos simptomus, tas placebo efekts atkal, ja mēs atgriežamies. Un ir labi zināmi fakti, cilvēki bieži vien ir asimptomātiski, bet jau ar kaut kādu slimību diezgan vēlējās pakāpes. Bet ir arī otrādi stāsti, kas saistīti ar tādu izdomāšanu vairāk un pie fiziskās patoloģijas neesamības. Tātad, kāpēc tā atšķirās? Jā, šis kosmiskais teātris ļoti daudzveidīgs ir. Jā. Kas ir formas cēlonības hipotēze? Neviens nav atbildējis, kāpēc koks ir koks un zaķīts ir zaķīts. Tad, kas ir formas cēlonības hipotēze, kāpēc te pašā reizē ģenētiskās programmas ļoti līdzīgas? Mēs tikai par 11% no drozofilās mušas atšķiramies. Banāns vispār ir mūsu brālēns. Un citām būtnēm daudz vairāk gēni kā cilvēkam. Kas ir šī informācija, kas mūs atšķir? Kas ir šī daudzveidība? Un tāpat kā autors uzraksta romānu, bet viss burti jau ir tas autors. Bet viņi atšķirās. Tā apziņa programmē viņu kā sunīti, kā zaķīti, kā cilvēku, kā jūru. Tā viss ir informātika. Un tā ideja, ka mēs izdomājam, pārsvarā cilvēki ir nelaimīgi. Un citi to pieņem, bet citi cīnās ar savu nelaimi. Un tad viņi mēģina pievērst uzmanību. Tas cilvēks ir psihodramaturgs sevī. Tas mikrokosmos ir viņa psihodrama. Viņš ir galvenais aktieris, režisors, skatītājs un cietējs un baudītājs. Bet tas viss ir dēļ aprobežotības. Tad cilvēkam pietrūkst viela, kur smelties atbildes, kā viss ir, un tad viņš ir par īņķi, domā, kamēr viņš nodara sev pāri. Tas ir ļoti sarežģīts, ļoti grūts, un tad visam pārstāv izglītība. Doktor Kļava, tad atgriežoties pie tā, ka laimes pamata ir veselība, un veselība ir neatņemama sastāvdaļa, lai tu būtu laimīgs, kā jūs minējat. Tas ir putns ar 2 spārniem. Kas tad jūsuprāt praktiski ir nepieciešams, kādas kompetences pašam individam, cilvēkam ir nepieciešams, lai varētu šo pārvaldīt, šo lidojumu, lai varētu pārvaldīt un lidotu sev vēlamajā virzienā? Jā, mēs esam redzējuši visu, kā izšķiļās putniņš no olas, kā viņš mēģina mācīties staigāt, viņš mēģina spārniņus vicināt, un tad viņš mācās lidot. Un, kā redz, viņš pārāk agri izkrīt no līgzdas, tad visi mācās. Un tas mans aicinājums ir cerēt un lūgt Dievu piedzimt labā ģimenē, kur tev mīl, kura tev runās, izglītos, un tas mesiķis tomēr ir izglītība. Inteliģenta izglītība, globāla izglītība, nav nekas pārāks par izglītību, jo tieši izglītība ilgstoša rada morāli, inteliģenci. Un ļoti augsts izglītots cilvēks, viņš nevar būt vairs ļauns. Tā viņa izglītība ir tik liela, ka viņš saprot šo milzīgo miedarbību, šo eksistenciālo savstarpējo saistību, to butterfly principu, kad mēs viens otru iespaidojam, izglītojam. Un tāpēc šis izglītības jautājums ir globāls, un diez vai valsts vai kāda politiska sistēma par to uztrauksies. Tas ir viss mūsu pašu rokās. Un tātad šis liktenis būtībā ir proporcionāls izglītībai. Un izglītība ir tieši mūsu jautājuma sistēma. Jautājums atbilde būtībā ir uzbūvēta lielākoties visu austrumu viedās grāmatas, ka kāds prasa otram. Māca. Nevis tā, ka es tagad kādu mācu. Es nemācu, es tik izsaku savu sirdi. Esmu pats ļoti daudz mācījies, lai nesīju prātā, redzot ikdienā nāves, ciešanas. Un es domāju, kāpēc katru gadu jānomir 7 līdz 8 miljoniem bērnu līdz 5 gadu vecumam? Kāpēc? Un tieši šie jautājumi, kāpēc, rada jautājums, un šie jautājumi ir izglītība, jautājumi un atbildes. Nevis, ka es mācu tevi, bet mēs kopā mācāmies, un lai mūsu dialogs, lai ierosina uzdot šos jautājumus, kas nav vērti, bet viņi ir interesanti.
Un tāds mans novēlējums ir tomēr sarunāties ar sevi, ar savā psihodrāmā, kā gudrāko cilvēku, gudrāko, nelaimīgāko un vienlaicīgi laimīgāko. Paldies! Paldies tev! Paldies, dr. Kļau, par šiem nenovērtējumam tādam atziņām par šo ceļojumu, šīs sarunas laika. Tas bija ārkārtīgi interesanti, šis skats no putnu lidojuma, no vesela, saprātīga putnu lidojuma. Es personīgi paliku iedvesmots šīs sarunas iespaida un tā manis iekšējā pārliecībā un tas dzīves gājums tomēr ir pamata izglītība. Jā, tiešām tā ir. Vēlreiz paldies! Paldies tev, paldies par uzaicinājumu, paldies, prieks pazīt tev. Paldies! Čau! Paldies! Paldies, ka jūs noskatījāties kopā ar mums šo podcastu sēriju. Es noteikti aicinu jūs pievienoties mūsu kanālam, kur jūs sagaida daudz dažādas tēmas un interesantie viesi.